Arī barga ziema nav bīstama, ja mājā ir uzstādītas jaudīgas apkuras iekārtas. Taču mūsu mērķis šodien būs noskaidrot, kādas ir iespējas samazināt ar apkuri un ūdens uzkarsēšanu saistītās izmaksas. Sievu Solarbalta darbojas Latvijā un Baltijā jau 3. gadu. Mūsu joma ir alternatīvā enerģija, jeb saules kolektori. Saules kolektors mēs uzstādām vai nu uz apkuri, vai nu uz karstā ūdens ražošanu. Ja runājam par karstā ūdens sagatavošanu, kas ir otrais lielākais rēķins pēc apkuras, tad mūsu platuma grādos no aprīļa līdz pat septembrim 45 grādus karstā ūdens var nodrošināt pat 100% tikai ar saules kolektoriem. Ziemā, protams, atlikušos grādus piesildīs jūsu esošā apkure. Kad ir par maz siltumu, jeb gaismas solārai sistēmai palīdzēs jūsu kurināmais un solārā sistēma atpūšās. Un otrādāk, vismaz pusgadu jūsu sistēma atpūšas un saules kolektoru sistēma strādā uz pilnu jaudu. Ja skatāmies visu gadu garumā, tad tas varētu būt 60–70% ietaupījumi no jūsu rēķiniem. Uzstādot, piemēram, gāzes katlu vai elektrisko boileri, izmaksas praktiski ir tās pašas, kas uzstādot solāro sistēmas pašteci, jeb piespiedu cirkulāciju. Piemēram, vienai ģimenei ar 4 cilvēkiem cena ir 1500 lati. Protams, tikai atšķirība ir tā, ka katru mēnešu beigās jums par gāzes katlu vai elektrisko boileri jau ir jāmaksā rēķins. Savukārt, uzstādot solāro sistēmu, jūs jau mēnešu garumā sākat ekonomēt iespējamos izdevumus. Šobrīd saules kolektori kļūst lētāki un pieejamāki. Kolektoru piegādes un uzstādīšanas izmaksas, protams, ir individuāls, un mājsaimniecībām tās atmaksājas no 3 līdz 6 gadiem. Šobrīd ir fantastiska iespēja samazināt solāro sistēmu atmaksas laika posmu uz pusi, praktiski gandrīz uz 50%. Tas ir gadījumā, ja privāta māja vai daudz dzīvokļu māja īpašnieka ar šī gada beigām piesakās Vides ministrijas sagatavotajā klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansēto projektu atklātam konkursam, kas ir pārēja no fosīliem uz atjaunojumiem energoresursiem mājsaimniecībām. Tā šobrīd ir lieliski iespēja ar vienu šāvienu nošaut 2 zaķus. Gan uzstādot saules kolektorus, ietaupot finansu līdzekļus, gan atgūt pusi no ieguldītā finansējuma. Protams, mēs ar to arī iegūstam gandarījumu, ka mazliet vairāk pietuvojamies dabai un samazinam siltumnīcas efektu atmosfērā un kļūstam mazliet zaļāki. Solarbalta Latvijā ir veiksmīgi realizēti vairāki projekti gan privātmāju sektorā, gan uz pašvaldību ēkām, gan komerc uzņēmumiem. Kā piemēru varam minēt veco ļaužu pansionātu Viņu kalnā Gauja. Es biju izstādē, es bieži apmeklēju Kīpselā izstādes, un Linda pārliecināja par šo, ka šis būs vislabākais un visizdevīgākais variants. Par to arī, teiksim, vai izlemt un kā rēķināt. Man ir tāds arī inovatīvs vietnieks saimnieciskajā darbā, Armands Cīrulnieks, kas teica, jā, tas ir labi un tas tā der un visu aprēķinus un visu internetā, ka tas mums 3 gados atmaksāsies. Mums tagad ir 2. gads, kā mēs uzstādījām pagājušajā gadā rudenī. Šovasar, es domāju, mums ir atmaksājies 100%. Katrā ziņā es nevaru aprēķināt, cik, jo man ir virtuve uz elektrību un plītis un viss pārējais, bet veļas mašīna, kur man iet uz cikliem lielajiem, pa 15 minūtēm ātrāk sāka ūdeni sildīt. Tas ir liels ietaupījums. Un vasarā nebija jāieslēdz neviens sildītājs uz elektrību. Visu vasaru mēs tikai un vienīgi ņēmām silto ūdeni no saules kolektoriem.